Jauki! Mēs atkal tiekamies manā skolā. Un šī skola ir atvērtā skola un domāta visiem. Kāpēc? Tāpēc, ka temats laika plānošana ir svarīga ne tikai maniem kolēģiem, ar ko es strādāju kopā manai grupai, bet temats laika plānošana ir ļoti, ļoti svarīgs it visiem, kas šobrīd strādā, varbūt arī sabiedrības labā, varbūt biznesa vidē, jo es daudz gadus esmu strādājusi kā biznesa konsultants un vadījusi šīs tēmas un sapratusi, ka vienmēr par šo tēmu ir jautājumi un vienmēr cilvēkam ir ko teikt par šo tēmu. Nu tad sāksim mūsu skolu un es esmu ņēmusi informāciju no dažādiem avotiem. Protams, pamatavots ir mana dzīves skola vai skola, kuru es esmu iegūsi augstskolā, un kaut kā šīs zināšanas ir formējušās strādājot kā lektoram, un vienmēr viņas ir pieaugušas. Un tādā sakarā es gribu teikt, ka katru reizi, kad es par šo tēmu domāju vai skatos materiālus, man nāk klāt jauna un jauna informācija. Un šobrīd, kā jau es rakstīju savās skolās un savos ielūgumos, kurus es izsūtu un kur mēs aicinām cilvēkus pievienoties, mēs esam orientējuši nedaudz un skatāmies uz ļoti, ļoti populāru grāmatu. Tā ir Stīvena Koveja grāmata. Viņa nav jauna, viņa jau tirgū ir daudz gadus, bet viņa ir ļoti, ļoti populāra. Un šajā grāmatā tiek apskatīti šie 7 principi, kuri sevī ietver veiksmīgas dzīves pamatu. Veiksmīgas dzīves pamatu gan varam mēs viņu izmantot savā privātajā dzīvē, bet galvenokārt jau mēs ņemam un skatāmies šie te veiksmīgie principi, kas ir mūsu karjeras kāpnēs. Nu, lūk, un tā kā es arī strādāju ar komandu, un man savu komandu ir jāmāca, tāpēc šis te video tapa tieši kā viena no daļām. Un pamatā ņēmu informāciju šobrīd arī no lektora, konsultanta Tuņējeva, un viņam ir ļoti, ļoti interesanta skola. Viņš šo Stīvena Koveja grāmatu ir nosaucis arī varbūt nedaudz savādākā nosaukumā. Sākumā dariet to, ko vajag darīt sākumā, un man likās ļoti, ļoti jauka definīcija tātad tam, ar ko tad mums ir jāsāk, jo patiešām, tad, kad es strādāju sociālajos tīklos, rakstu vēstules, sazinos ar cilvēkiem, tad bieži mani komandas biedri uzdod jautājumu, kāpēc ir tā un kāpēc, varbūt ir ne tā, kā mēs esam plānojuši un runājuši. Ja? Atbilde jau ir ļoti vienkārša. Jautājums ir, kur tad cilvēks ir? Tad jūs redzat šajos te aplīšos, ja, cilvēkam vispirms ir jābūt vēlmei kaut ko uzzināt, pēc tam viņam ir jāsaprot, kā viņš var to realizēt, un pēc tam viņš sāk meklēt informāciju, tieši tāpat kā to daru es. Un galvenokārt visas mūsu skolas vai mana misija, mans mērķis ir vēlreiz ejot atpakaļ pie mana ielūguma vai pie manas ievadskolas vai tam līdzīgi, no atkarības, tātad no atkarīga cilvēka stāvokļa nokļūt uz stāvokli brīvība. Un šo brīvību mēs varam iegūt tikai un vienīgi sadarbībā. Tieši tāpēc es patiešām esmu priecīga un gandarīta par to, ja cilvēki, kas saņem mūsu ielūgumus, ja viņi kaut nedaudz apstājās no savas rutīnas, un ja viņi atnāk uz kādām no mūsu konferencēm vai sāk sekot mums līdzi un sāk kādam no mums rakstīt, jo tikai šajā te sadarbībā mēs varam mainīt, jo man cilvēki raksta, ko lai es daru, pasaka, ko lai es daru, es gribu kaut ko mainīt. Es vairs nespēju dzīvot tā, kā es dzīvoju, bet man jau nav ko atbildēt. Tev, mīļo klausītāji, manu arī draugu pulkā esošo klausītāju, kas mūs visus tātad koriģē. Tu redzi, mēs visi esam cilvēki, kuriem ir prāts, ar to cilvēki atšķirās. Un no šī prāta mums visa informācija, ko mēs iegūstam, viņa noformējas mūsu atmiņā. Un tādā veidā veidojās šie te mūsu stereotipi vai, kā, teiksim, biznesa literatūrā viņus sauc par
dzīves scenārijiem, psiholoģijā arī tātad par dzīves scenārijiem, un par tiem arī šodien mēs parunāsim. Šis video būs tieši par dzīves scenārijiem. Nu, kas mums jādara ir vispirms? Protams, vispirms, bet tā būs cita skola, kur es runāšu, kur es stāstīšu, bet tomēr mums ir jāsāk ar to, kad vispirms tu apskaties lomu, apskaties savu lomu, un tev ir jāsaprot, kas es esmu. Jo tad, kad cilvēkiem uzdod jautājumu, kas tu esi, tad viņš parasti sāk skaitīt, es esmu vai nu skolotājs, vai es esmu grāmatvedis, vai es esmu vēl kaut kas, jā. Un tad tas nozīmē, ka cilvēks savu punktu, kur viņš ņem spēku, jo mēs tikai darbu varam darīt tad, kad mums ir iekšējā enerģija, tikai tad mēs varam lidot. Un tas nozīmē, ka viņš šo punktu ir pārnesis uz šo te darbu, bet šajā skolā es arī tik dziļi neiešu iekšā, jo mums par šo tēmu būs cita skola. Tātad jautājums, kas es esmu? Kāda ir mana misija šajā pasaulē? Jo tici man, Dievs ir radījis cilvēku ar misiju, ar mērķi. Tas, kad mēs cilvēki ļoti daudzi dzīvojam bezmērķīgu dzīvi, tas ir mūsu domu, mūsu prāta un mūsu atmiņas formējuma rezultāts. Nu, lūk, nākamais, kas ir jāapzinās, tu esi vai nu vīrs, vai nu sieva, ja, tad ģimenes cilvēks, un atkal tev ir jāapzinās un skaidri jāzina vīrieša loma šajā pasaulē, tātad vīrieša misija un sievietes misija. Par to atkal mums būs pilnīgi cita skola, jo tā ir ļoti, ļoti nopietna tēma, kur diemžēl cilvēki ļoti bieži jauc. Sievietes ir paņēmušas ļoti daudz no vīriešu misijas, īpaši pat, ja viņas ir palikušas vienas. Nu, tātad tas ir tāds jautājums, par ko es tev gribēju likt aizdomāties. Nākamā lieta, kas mums seko ļoti, ļoti tātad secīgi, mums šī schēma ir jāapskata, ja? Mēs katrs no jums esam dzīvojuši kādā ģimenē, tad mēs pildam dēla vai meitas funkciju. Un mums patiešām ir jāskatās mūsu attieksme pret vecākiem. Kā mēs pret viņiem izturamies. Tā atkal būs skola, kurā es runāšu tad, kad es skatīšos par vīriešu un sievietes lomu. Ja? Tātad šeit mēs dziļāk tajā neiesim, bet par to ir jāpadomā. Ja? Jo tātad šeit mēs runājam par harmoniska cilvēka pareizi nolīdzsvarotu dzīves modeli. Tālāk tev ir jāpaskatās sabiedrība. Tātad, ko tu dari sabiedrības labā? Jo mums tātad sabiedrība pirmām kārtām ir radi. Radi, tātad vīra māte, vīra tēvs, jā, tas tā būtu pirmā, un visi pārējie radinieki. Jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēki mācās tagad gudrās skolās, maina visu, ko sevī grib izmainīt, bet ar radiniekiem ir ļoti sliktas attiecības, un tad tas nozīmē, kad sāk pilnīgi no otra gala. Ir sākumā jāsaprot, kādas attiecības, kāda attieksme man ir pret radiniekiem, ja es gribu iegūt laimīga, harmoniska, bagāta cilvēka dzīvi, jo mēs šobrīd runāsim visās mūsu skolās, visos mūsu šajos ciklos, kā beigt būt par upuri un kā kļūt par laimīgu, veiksmīgu un bagātu cilvēku. Nu, lūk, un tad nākamais mums seko profesionālā dzīve, jo mēs visi kaut kur strādājam, vai arī, ja mēs nestrādājam šobrīd, tad tas nozīmē, ka tā mūsu liktenis ir to visu iekārtojis, un tas ir mums jāpieņem par normu un jāskatās, kas tad mums ir jādara. Un pats par sevi saprotams, ka cilvēks tā ir radīts, lai viņš savu pieredzi nodotu. Tā ir kalpošana sabiedrībai. Tieši tāpēc arī es veidoju šīs skolas, jo es apzinos savu misiju. Ja es pirmkārt esmu mācījusies, ieguldījusi naudu un laiku izglītībā, kad pirmā izglītība man ir iegūta pedagoģiskā, pēc tam es mācījos maģistratūrā vēl vadību, ja? Tad tas būtu ļoti, ļoti aplami, ja šobrīd es neturpinātu to, ja, un tad kalpošana sabiedrībai ir šo manu zināšanu nodošana, jo šobrīd man vairs nav iespējams, es vairs neesmu Latvijā, man nav iespējams būt kā lektoram, strādāt augstskolās,
Un jautājums arī, vai pat es to vairs vēlos, es eju tālāk, es mācu cilvēkus caur internetu, jo ne visiem arī ir iespējams aizbraukt kaut kur, bet internets lielākai daļai ir pieejams. Nelūk, un tad, kā pats pēdējais, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, tā ir garīgā izaugsme. Arī šeit es esmu gājusi lielu, plašu ceļu cauri, un tad, kad cilvēkam saka garīgā izaugsme, viņam parasti tas asociējās ar kristietību, ar baznīcu, un šeit ļoti daudz cilvēkiem ir jau sabojāts priekšstats, jo redziet, garīgā izaugsme tā ir tā izaugsme, kad es patiesi varu pieņemt jebkuru cilvēku, jebkuru situāciju ar prieku un ar tādu sapratni, ka tas viss nāk man par labu un man par svētīgu. Un nevienmēr, teiksim, kā tas bija man sākumā, kad es sāku šo te savu garīgo ceļu un tiku kristīta un iesvētīta, man šis ceļš bija ļoti, ļoti smags. Un dažreiz pat cilvēki tā teica, kā tu kā kristīgs cilvēks var darīt tādas cūcības, kā piemēram aizvainot, apvainot vai vēl kaut kā tam līdzīgi, ja? Bet lūk, tā bija tā mana neizpratne par lietām, un šīs lietas nenāk uzreiz, viņas ir jāmācās, un tieši tāpēc es gribu nodot šo te pieredzi. Un pirms mēs sāksim nospraust mērķus, jo visur tā tad gan menedžera karjeras dzīvē, gan arī uzņēmēja karjeras dzīvē, tev ir jāsaprot, kādas dzīves scenārijas tev šobrīd ir. Un tāpēc es gribu saviem grupas biedriem teikt, mēs nesāksim šobrīd uzreiz ar mērķu nospraušanu, bet šī ir pirmā skola, kurā tev ir jāapstājās. Var teikt, ka tu varbūt uz brīdi esi apstājies, jo tu esi manā tātad šajā te projektā vai, kā es saku, tātad, biedrībā, jā, kur mēs esam sapulcējušies ar vienu interesi, kļūt laimīgiem, kļūt tādiem, kas nav atkarīgi un nespēlē no sevis upuri, un, protams, kļūt arī finansiāli bagātākiem. Un tātad es tagad īsi izstāstīšu, saproti šos scenārijus. Pirmais scenārijs, otrais scenārijs, trešais un ceturtais scenārijs. Un tev ir jāizprot, ka scenāriji veidojās, ļoti daudz scenāriju mums veidojās no apkārtējās vides. Ļoti bieži mums uzspiež sabiedrība, mēs tāpēc arī cilvēki saka, es darītu visu, bet es nesaprotu kā, ko lai es daru. Un tieši tāpēc es saku, tu esi apmaldījies un tu nespēji pat apstāties. Un bieži ir tā, ka internetā arī cilvēki pat neatbild uz vēstulēm, un tie, kas sūta, viņi izdeg, jo mēs tātad strādājam caur internetu un sūtam vēstules tieši aicinot uz šo te projektu, un tad cilvēks saka, kaut kas manī nav tā, jo cilvēki man neatsaucās, cilvēki vispār nav ieinteresēti un tam līdzīgi, un tieši tāpēc tu sapratīsi šos te dzīves scenārijus, un tev pašam arī ir jākonstatē, kurā scenārijā tu esi. Un pirmais noformulēsim, jo mēs skatīsimies tātad pirmajā un otrajā šajā te scenārijā, mēs skatīsimies darbus, kas ir steidzami, bet pirmajā scenārijā būs steidzami un svarīgi, un otrajā scenārijā būs steidzami, bet priekš tevis šobrīd varbūt netik svarīgi, tāpēc, kad es teicu, ka mēs ļoti, ļoti dzīvojam pēc sabiedrības uzspiestajiem stereotipiem un sabiedrības tātad šiem te dzīves scenārijiem, kurus mums arī zināmā mērā kādreiz ieliek ģimene. Un tātad steidzīgie darbi, kā es teicu, tie ir tie, kurus mums uzspiež sabiedrība, bet steidzīgie, ja mēs runāsim par otro dzīves scenāriju, arī ir tie, bez kuriem faktiski mēs nevaram nemaz kā personības attīstīties, un mēs nevis tātad tiecamies uz visumu, tiecamies pie radītāja, tiecamies būt šai sabiedrībai vajadzīgi cilvēki, bet degradējam. Lūk, un kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka tev vienmēr ir jāuzdod jautājums, ko tas man dod? Stīvens Kovejs, protams, ir savā grāmatā teicis, ja tu piedalītos savās vērēs, ko cilvēki par tevi teiktu, kāda tad būtu tā sajūta, jo tad, kad tu esi tajā ierauc, tajā vāveres ritenī, tu vienkārši pat neaizdomājies, vai tas darbs, ko tu dari, jā, viņš ir steidzams, tāpēc, ka tavs darbdevējs saka, ka tas ir steidzams, bet vai viņš tev ir svarīgs, vai tu uzdod to jautājumu, ka tu no rīta celies, vai tas tev ir svarīgi. Un tieši par to tad arī mēs
Parunāsim dziļāk, lai mēs izprastu, ko mums pildīt un kā mums darīt, ejot par šiem scenārijiem. Un svarīgi priekš mums ir tātad apskatīt tagad šobrīd tieši pirmo kvadrantu. Tas ir steidzamie, svarīgie, ko mēs varam nosaukt par ugunsgrēku. Par ugunsgrēku un, piemēram, ugunsgrēks, ja mēs skatāmies vārdu tiešajā nozīmē, viņš ir steidzams, vai viņš ir svarīgs? Nu, svarīgs, protams. Un tas viss apzīmējās ar vārdu krīze, jo visi tātad tie, kas mums ietilps šeit, pirmajā kvadrantā, tie visi ir tie, kur cilvēki steidzās, dzēš un skrien, un tad viņam iestājās beigās krīze. Ja? Un tāpat šeit mēs varam teikt, ka pirmajā kvadrantā mēs varam ierindot arī slimības, kas nāk, arī ar to mums nākas saskarties, un tad ir jautājums atkal, vai cilvēkam tas ir steidzami sākt kaut ko darīt, un vai tas viņam ir svarīgi. Vienai daļai ir, vienai daļai nav. Nu, diemžēl tā tas ir. Bet tomēr vairāk šajā pirmajā kvadrantā ir tie cilvēki, kas ir biznesa vidē. Biznesa vidē un biznesa vidē viņiem visu laiku kaut kas deg. Viņi ir tik svarīgi, tik pašpietiekami, jo viņiem nemitīgi ir kaut kur jāskrien, viņiem nemitīgi ir tikšanās, viņiem nemitīgi ir kaut kādi līgumi, ofisu uzturēšanas atbildība par darbiniekiem, tātad viņi visu laiku par kaut ko atbild. Un šādi, ko var pateikt par pirmo kvadrantu, visu laiku viņu tātad šis te ugunsgrēks tiek dzēsts, bet viņš visu laiku mēdz pieaugt. Ja sākumā, tad, kad viņš izveido savu uzņēmēju darbību vai iesaistās kādā biznesā, tas viņa ugunsgrēks ir pavisam maziņš, tad gadiem ejot, laikam ejot, viņa ugunsgrēks paliek lielāks un lielāks. Un viņš pieauga aizvien lielākā un lielākā stresā, lai gan viņš pats par to kādreiz pat nemaz neapzinās. Un es domāju, ka, ja jūs padomāsiet, jūs ļoti bieži tādus cilvēkus satiekat savā dzīvē, un arī tātad es patiešām rakstot internetā, sarakstoties ar cilvēkiem, redzu, cik ļoti daudz cilvēku ir šajā te pirmajā kvadrantā, ja, dzīves scenārijā, un viņa laika izkārtojums ir tā, ka gandrīz 80% viņa dzīves ir stress un krīze, un par to viņš visu laiku skrien. Un tikai 20% viņš var darīt kaut ko citu. Ja? Tātad tas viss aizņem viņa dzīvi. Un šeit es gribu parādīt, kas tad rodas rezultātā. Jo tieši tāpēc šobrīd ir ļoti daudz tīkla mārketinga kompānijas un aptiekas, kas piedāvā atveseļošanās produktus dažādus, ja? Un ārstiem ir darbs un visiem ir darbs. Jo rezultātā pēc šāda liela biznesa nepārdomāta rodās izdegšana. Es domāju, ka neviens vien ir saskāries. Es atvainojos, es paņēmu ne to kvadrantu. Tātad pirmajā kvadrantā šeit rodās izdegšana, rodās tātad stress, kas nemitīgi lēnām pieaug. Ja? Un pēc tam šis stress pāriet depresijā. Un tas ir ļoti, ļoti nopietni. Un, kā jūs redzat, tātad 3. kvadrants, 2. kvadrants un 4. kvadrants ir pavisam maz aizpildīti. Ja? Cilvēka dzīve lielāko daļu aizņem 1. kvadrantā. Un ko es ar to gribu teikt? Es iesāku ar šīm te lomām. Atbildi pats sev, jo šeit tad būs arī šie praktiskie uzdevumi. Atbildi pats sev, vai tev visas šīs jomas, kas bija lomu uzskaitītās, vai tev viņas visas ir līdzsvarā, tā kā svari. Visas apmēram, kad tu raksti, ir 50% uz 50, ja, tā, lai nebūtu kaut kur, kā tātad šeit, ja, 1. kvadrantā, cilvēks ir gandrīz savu visu dzīvi aizrakstījis. Ja tu uzliksi savu dienu, jo tad ir ļoti svarīgi, kā arī es to daru, es izrakstu savu dienas plānu uz papīra. Ko es daru? Ar ko mana dzīve ir aizņemta? Kas paņem manu laiku un kā faktiski paiet mana ikdiena un kas ir tas,
Pie kā tad es esmu šobrīd savu koncentrāciju uzlikusi, ja, šo savu domu, kur es esmu likusi. Nu, pāriesim tad pie 3. kvadranta, jo tie mums ir svarīgākie kvadranti, kas paņem lielākās daļas sabiedrības laiku, un kas nebūtu nav tie kvadranti, uz ko vajadzētu tiekties, jo uzreiz teikšu, mums ir jātiecās, tātad ņemam pretīm vēl 1., 2., 3., 4. kvadrants, mums ir jātiecās uz 2. kvadrantu. Un mans projekts, kurš ir izveidots, viņš ir izveidots tikai un vienīgi tāpēc, lai es pati tiektos uz šo kvadrantu un lai es varētu vest līdzi savus domu biedrus, jo es viena uz šo kvadrantu nonākt nevaru. Atceramies atkal, ja, tātad mēs visi esam atkarībā. Mēs esam lielākā daļā atkarībā no darba devēja vai atkarībā no biznesa vai no kaut kā esam atkarībā. Nu, tad, kad rodas brīvība, varbūt var teikt brīvība rodas tiem cilvēkiem, kuriem patiešām bieži man, tad, kad mēs rakstījām biznesa plānus kopā, es teicu, kāpēc tu vēlies uzņēmēju darbību? Jo uzņēmēju darbība faktiski tās ir 24 stundas darba diennaktī, jo dažreiz cilvēks pat nevar atslēgties arī naktī. Ja? Cilvēks saka, es vēlos būt brīvs. Es vēlos pats plānot savu laiku, es vēlos pats noteikt savu dzīvi. Ok, lai tā būtu, par to arī mēs runāsim skolās, bet ne tieši šajā skolā. Bet tu nevari būt brīvs, un tu nekad nebūsi pati pilnība, un vienmēr tev iebuksēs attiecības ar cilvēkiem, tev iebuksēs naudas lietas, ja nebūs šīs te sadarbības. Un mēs mācāmies tieši sadarboties, tieši tāpēc mēs aicinām aizvien vairāk un vairāk cilvēkus mūsu komandā, jo pretēji mēs nevaram pārbaudīt, vai visa tā teorija, ko mēs apgūstam, šobrīd ļoti daudz cilvēku teoriju izprot, viņi viņu mācās, bet viņi nepielieto praksē. Un ja nepielieto praksē, tad mēs nezinām, vai tad mēs vispār esam kaut ko izmainījuši savā dzīvē. Nu, lūk, tad saproti, ka svarīgākais būs 2. kvadrants, pie kā mums jānonāk, un tagad paskatīsimies, kas notiek 3. kvadrantā. Es ceru, ka ar 1. kvadrantu bija daudz maz skaidrs, bet tātad šis video vairāk ir domāts arī tiem, kas ar mani šobrīd kopā strādā. Un tad saprati, ja tev būs kaut kur jautājums, tu viņu fiksēsi uz papīru, un mēs pēc tam viņu konsultācijā pārunāsim. Lūk, tad skatīsimies, kas tad ir 3. kvadrantā. Atkal mēs redzam, ja, ka 3. kvadrants aizņem cilvēka dzīves lielāko daļu. 1. kvadrants ir nedaudz samazinājies, bet vēl ir palicis. 3. kvadrants aizņem dzīves lielāko daļu, 2. kvadrants ir nedaudz, un 4. kvadrants arī aizņem diezgan lielu daļu. Nu, un tad paskatīsimies, kas tad ir 3. kvadrantā. Un 3. kvadrantā tas ir tātad šis te vienveidīgais vāveres ritens, kurā vairāk vai mazāk ir ierauti tie cilvēki, kuri ir darba ņēmēji. Ja 1. kvadrantā es biju domājusi vairāk, kad bieži šādās situācijās nonāk uzņēmēji, jo viņiem ir šī steidzamība, viņiem viss ir steidzami, un viņiem viss ir svarīgi, tad, piemēram, darba ņēmējam, tas ir tātad 3. kvadrantā, ja, 3. kvadrants. Viņam tas nav svarīgi, viņam vienīgais, kas ir svarīgi, saņemt atalgojumu par to, ka viņš ir sevi pārdevis. Pārdevis tev kā konkrētam uzņēmējam vai arī tātad jebkuram citam, nu mēs tātad runājam, lai mēs izprastu vienkārši šo te situāciju, ja. Un tātad darba ņēmējam tas nav svarīgi, ja. Un atkarībā no tā, cik nozīmīgi vai viņš vispār padomā par to, ko šis darbs viņam dod kā personībai, jo šeit arī, kas tad rodās tātad šī gala rezultātā, koncentrācija uz rezultātu. Kas ir koncentrācija uz rezultātu? Cilvēks zin, viņš ir ierauts tajā ritenī, viņš visu stereotipiski dara, ceļās no rīta, dodās uz darbu, viņš zin jau apmēram savus darbus, kas viņam ir jādara, viņš viņus dara jau automātiski, un tas rezultāts, uz ko viņš ir koncentrējies, tā ir darba alga, kuru viņš noteikti grib saņemt mēneša beigās. Bet viņš neuzdod sev jautājumu, kas paliek man, vai, teiksim, šis te darbs mani neiztukšo. Un cilvēki ir ierauti šajā vāveres ritenī, un tikai tāpēc, kad pieaug šīs reklāmas, pieaug piedāvājums, ko tev visu vajadzētu, un cilvēks pat vairs nevar apstāties un pajautāt, bet vai man to vajag? Un līdz ar to viņš iet uz darbu,
un saproti, ir tādas multenītas foršas, ja, kad vāveri skrien riteni un viņi nespēja apstāties. Nu, paskatīsimies, piemēram, kā tas notiek darba vietā. Telefons zvana. Ir steidzami tev pacelt šo telefonu un atbildēt. Jā, tas ir steidzami, tāpēc, ka tu esi darba vietā un atbildēt uz telefonu zvaniem, tas ir viens no taviem pienākumiem. Bet vai tas tev ir svarīgi? Nu, protams, ka priekš tevis kā priekš personības tas nav svarīgi. Svarīgi ir tāpēc, lai tu saņemtu atalgojumu un tu esi uzņēmies atbildību. Tas ir cits jautājums. Svarīgi ir tam zvanītājam, kas gribēja tev kaut ko pateikt. Un šādā te veidā tātad šis trešais kvadrants parasti tiek ļoti pārpildīts ar darba pienākumiem. Un gala rezultātā cilvēkam sāk asociēties viņa apziņā un zemapziņā šis upura status. Visiem no manis kaut ko vajag. Es esmu darbā tā kā pirmais zvans, es visu izpildu, visu izdaru. Un redziet, kur ir runātā iekšējā balss, ja, jo cilvēks arī sāk izdegt, jo tas viņam nav svarīgi un tas viņam neko nedod. Un beigās, tad, kad viņš saņem šo te savu atalgojumu, vai tas atalgojums ir tik mazs, kad viņš faktiski nemaz nevar nomaksāt visas tās reklāmas un visu to, kas viņam tagad šobrīd ir piedāvāts, ja? Vai arī tātad viņš nonāk tādā situācijā, ka viņš sāk jautāt, kur tad es esmu pats aiz visa šī te biznesa, aiz visa piedāvājuma, aiz visa mana vāveres riteņa. Bet ļoti bieži cilvēki, daudz cilvēki dzīvo šajā scenārijā, jo, ja cilvēkam nav laika apstāties, uzdot sev jautājumu, kur es esmu, uz ko es eju, uz ko es tiecos, tad arī, lūk, viņš to turpina darīt, un viņš attaisnojās ar to, ka tas viņam ir steidzami, jo, redziet, ja šiem cilvēkiem pajautā, kāpēc tu to dari, kāpēc tu neapstājies, kāpēc tu nepaskaties kaut kādu citu piedāvājumu, jo šādi piedāvājumi ir ļoti līdzīgi, ja? Kā piemērs var būt, ja cilvēks strādā kā menedžers, tad tikpat labi viņš var strādāt arī kā kāds tīkla mārketinga kompānijas menedžeris, jā, tikai šeit ir tā atšķirība, ka viņam savs laiks jāmāk pašam saplānot, bet tad, kad viņš strādā kā menedžeris kādā kompānijā, tad viņam tas grupas vadītājs un uzņēmuma īpašnieks nodod šos ļoti steidzamos, stresainos darbus, un viņš skrien. Un tur bieži vien viņš nav savas dzīves noteicējs, viņš faktiski nav savas dzīves noteicējs, bet, piemēram, pretīm liekot tādās tīkla marketinga kompānijās, ja cilvēks izprot šo kompāniju būtību, kad viņas ir orientētas uz to, ka tur pat tiešām pareizi izveidojoties, bet tas nenotiek ātri, cilvēks iegūst ļoti lielus rezultātus, un viņš iegūst arī zināšanas. Viņam ir jāmācās attīstīties kā personībai, jo pretējā gadījumā tīkla mārketinga kompānijās cilvēki rezultātus nesasniedz, viņi vienkārši ir produktu pircēji, bet tie, kas sasniedz rezultātus, tie cilvēki ir izauguši kā personības. Un šiem te trešā kvadranta cilvēkiem, ja viņiem jautā, uz kurieni tu skrien, vai tu esi aizdomājies par to, priekš kam tas viss ir, viņš nevar atbildēt, tāpēc, ka viņš neapstājās un viņš nepadomā, vai man tas ir svarīgi. Un tad, kad es vairs nevaru iet uz darbu, vai tad, kad es tikšu atlaists no darba, jo es strādāju ar bezdarbniekiem un darba meklētājiem, un viņiem tā bija ļoti liela dzīves krīze, jo viņi savu punktu bija orientējuši uz darbu. Un tāpēc atkal es sākumā šo video sāku ar lomām, ka tev ir jāapskatās visas lomas. Un bieži mamma saka, jā, es mīlu savus bērnus, bet kur tad tu tos bērnus mīli? Jo mēs tūlīt iesim pie otrā kvadranta bērni, tātad ģimene un visas tās lomas, kas bija lomas, viņas visas ir otrajā kvadrantā. Ja tava dzīve ir aizņemta ar trešo kvadrantu, tāpēc bija šis te video, lai tu aizdomātos par to, ka tu sakārtosi, kur tava dzīve paliek, vai tu viņu pārdod šādā te veidā, un tas nozīmē, ka tu kā personība sevi neattīsti. Gadiem ejot, tu sevi degradēsi aizvien vairāk un vairāk, un šādi cilvēki kļūst neapmierināti, un arī pēc tam viņi bērniem nav vajadzīgi, un kas ir pats dramatiskākais, kad viņi ir sabojājuši ne tikai savu dzīvi, bet arī savu bērnu dzīvi. Un tieši tāpēc es veidoju šo te projektu, es viņā sāku strādāt, es veidoju šīs te skolas, šos te video, jo manā projektā ir iespējams izmainīt visu. Tikai tajā gadījumā, ja cilvēkam ir vēlme, un tad viņš sāk darboties, un tāpēc mums ir jāizraksta šie te visi
punkti, un tātad no upura statusa tālāk vienalga, ātrāk vai vēlāk cilvēks nonāk pie tā, ka viņam ir dzīves jēgas zudums. Jo tad, kad mēs sākam spraust mērķus skolās, kur mēs runājam par mērķiem, arī biznesa plānā cilvēkiem ir ļoti grūti nospraust mērķus, jo viņi vispār nesaprot, kas ir mērķis, jo tas parāda, cik cilvēku dzīve ir bezmērķīga, ka viņa ir pakārtota citu cilvēku dzīvei, jo tieši tā saka, ja tu esi savs dzīves saimnieks, tad tu pats pakārto, tu jūties brīvs, tu ņem spēku no sava iekšējā punkta, un tu vari realizēties jebkur, gan kā amatnieks, gan arī tātad šajā te algotajā darbā. Nav jau nepieciešams nemaz savs biznes, lai tu justos brīvs, ja? Un lai tu varētu doties uz sadarbību. Tas var būt arī algotajā darbā, bet tas ir tikai tāpēc, kad cilvēkam ir sajauktas šīs lomas un kad viņš neņem savu spēku no iekšienes. Nu, un skatīsimies tālāk, ko tad mēs varam lietas labā darīt. Un bieži cilvēki iekrīt, es neesmu tālāk zīmējuši šo 4. punktu, jo jūs redzat, vēlreiz paskatāmies 1., 2., 3. dzīves scenārijs, un visur, ja mēs salīdzinām, tātad mēs redzam, kad vairāk vai mazāk, ja bija 1., tad cilvēks iekrīt 4., un arī, ja viņš ir 3., viņš mēdz iekrist 4. šajā te statusā. Un kas ir 4. status? 4. status ir tas, kad cilvēks, tad, kad viņš ir pilnībā jau tā sastresojies vai izdedzis, vai tad, kad viņš jūt, ka viņam jau dzīves jēga ir zudusi, tad ko viņš dara? Viņš iet pie internetā sāk atrast, jā, tad, nu, tāpēc, lūk, šie te draugu portāls ļoti aktīvi darbojās, un viņš darbojās tikai uz to, ka tur ir, protams, ļoti lēta iespēja pirkt šīs te dāvaniņas, sūtīt draugiem, sūtīt smaidiņus, sūtīt kaut kāds pārsūtīts vēstules video. Protams, es neko sliktu par to negribu teikt, bet tas neko tam otram saņēmējam nedod, jo tur nav ielikta iekšā šī te patiesā tava griba, patiesā tava būtība, kas tev nāk no sirds. Tu vienkārši, ejot šajā internetā, beidz no vientulības, beidz no tā, ka tu esi pazaudējis sevi. Es vienkārši tagad pārgāju uz tā beidz, varbūt, kad arī tu saklausi kaut ko, jo es pie sevis tiku konstatējusi, ka tā tas bija. Bet daudz cilvēku saka, ka viņi nemaz neizmanto šos te sociālos tīklus. Tas arī nav pareizi, jo internets un sociālie tīkli ir attīstījušies ar citu mērķi, lai mēs nonāktu atkal skatāmies, no atkarības uz brīvību un pie sadarbības, jo tieši caur sociālajiem tīkliem mēs varam atrast visvairāk savus domu biedrus. Tas nenozīmē, ka mums ir jāpārsūt kaut kādas muļķīgas vēstules, ja, vai arī kaut kas cits jāiet lasīt. Tad cilvēkiem ļoti patīk citu cilvēku dzīves stāsti. Tas ir ļoti labi, jo no šiem dzīves stāstiem tu mācies, tu atrodi vai tu gribi tam cilvēkam līdzināties. Bet kas notiek pats negatīvākais Latvijā? Es skatos, caur šiem sociālajiem tīkliem tiek piesaistīti iztikas līdzekļi tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši izmisumā. Un tātad būtība šādiem projektiem ir laba, bet viņi nav pareiza tāpēc, ka tur tiek sūtīts žēlums, tiklīdz ir žēlums, mēs sūtam ļoti, ļoti agresīvas un negatīvas domas un enerģiju, paši to neapzinoties. Šādiem cilvēkiem ir jāpalīdz daudz, daudz savādāk. Tāpēc arī šeit, protams, ja cilvēkam ir zināšanas, kā to darīt, šeit ir ļoti, ļoti plašs darba lauciņš. Tiem, kas man kā bezdarbnieki nāca uz lekcijām un teica, es nezinu, ko darīt, ja? Strādā kaut vai šādā jomā, bet nežēlo viņus, palīdzi viņiem attīstīties un nonākt tikpat veiksmīgiem un laimīgiem, pamazām soli pa solim, lēnā ceļā pie tā, kur nonāk ļoti, ļoti veiksmīgi cilvēki, tikai viņiem tas nāks daudz lēnāk un tas nebūs tik viegli. Vēl, protams, varbūt, ka tev ir pazīstams, kas 4. kvadrantā ir tukšas runas. Ja? Tad tā ir cilvēku aprunāšana, kaimiņu aprunāšana, vienkārši kaut kāda pļāpāšana, un tas ir latviešiem ļoti, ļoti raksturīgi, jo ja tu satiks latvietu uz ielas un viņš prasīs, ko tu dari, viņš ļoti reti, kad gribēs dzirdēt, ka tu esi veiksmīgs un laimīgs.
Drīzāk viņam vienalga patiks novirzīt uz to, kad var parunāt, cik valdība ir slikta, kā viņi, teiksim, ir korumpēti, kā viņi tur ņem naudu vai kā kaimiņš kaut ko nedara tā. Ne tā ir iekārtota cilvēka būtība, lai viņš varētu pieaugt, lai viņš sevī varētu konstatēt, stop, tā ir tukša runa, ko tev tā dod? Ko tev tā dod, ja tu kādu aprunā? Tu tikai tādā veidā degradē sevi. Paskaties, ka tas tev ir tātad žēlums vai skopums, ka tu nevari būt tieši tādā pašā stāvoklī, un cilvēki parasti saka, nē, tās ir muļķības, un tieši tāpēc varbūt internets ir ļoti labs, kad ja cilvēks klausās šo video, un viņš jūt, kad es runāju pilnīgas muļķības priekš viņa, viņš var mani izslēgt, ja? Bet tie, kuri jūt, ka tas viņus uzrunā, un ka šīs mācības un skolas ejot dziļāk var palīdzēt viņiem atrisināt daudzas lietas, kā es esmu atrisinājusi un risinu, un arī daudz citi ir atrisinājuši, tad viņš turpina klausīties. Nu, lūk, un arī televizors ir mūsu laika zaglis, arī televizors ir iekārtots tā, kur notiek šī te programmēšana, un bieži cilvēki skatās ziņas. Viņi skatās ziņas, jo kā tad viņi neuzzinās kaut ko jaunu. Bet kas no tā, ka viņš neuzzinās kaut ko jaunu, viņa dzīvē mainīsies? Faktiski nekas. Kāda tev starpība, ka, piemēram, tur Eģiptē būs nomainījies prezidents? Kas no tava dzīves scenārija izmainīsies no tā, ja? Tev tāpēc ir jātiecās uz otro kvadrantu. Un kas ir otrajā kvadrantā? Otrajā kvadrantā vispirmām kārtām, ja mēs tātad tiecamies un sevi realizējam šādā veidā, lai mēs nonāktu otrā kvadrantā, tu redzi, tātad pirmais kvadrants paliek pavisam mazs. Tev daudzas lietas kļūst. Protams, viņas ir steidzamas un svarīgi, kas ir jāizdara, lai tu varētu šajā pasaulē dzīvot, jo otrā kvadrantā nav tā, kā cilvēki domā, kad viņi meklē savu glābiņu pie reliģijas, un tad viņi tagad tikai sēdēs un lūksies, un nauda virs viņiem nav gaisa. Es pati esmu šiem ceļam gājusi cauri, un tas ir viss lielākais malds, ko cilvēki domā. Kad šīs bezjēdzīgās lūkšanas Dievam viņam kaut kādā veidā palīdzēs, ja viņš nesāks rīkoties. Viņam ir jāsāk rīkoties un jāmeklē sevī, kur es kādu apvainoju, kur es kādu aizvainoju, kur es kaut ko daru nepareizi, kur es esmu tātad pārgājis varbūt tajos dzīves scenārijos, kurus visu laiku veltu sevi darbam. Man nav laika ne savam tuvākajam, kas ir vīrs vai sieva, ne saviem bērniem, kur nu vēl vecākiem un kur nu vēl sabiedrībai. Tas, kad cilvēki varbūt tikai svētdienās apmeklē baznīcu, un, diemžēl, tas nepalīdzēs viņiem nokļūt kaut kur labākā dzīvē. Un redzat, un kāpēc mums ir jātiecās uz otro šo te dzīves scenāriju, tad cilvēkam rodas dzīves jēga. Viņš saprot, ka viņš nav mētelīts miesa, kur pārdod reklāmas, kā es teicu, dažādas, kad tev vajag automašīnu, tev vajag jaunu televizoru, tev vajag jaunu dzīvokli, tev vajag visu. Es nenoliedzu, ka to vajag, bet tas viss ir jāiegūst prātīgā ceļā. Tev ir jātīsta visas lomas pareizi, un tad visas šīs lietas atnāks pašas pie tevis. Tajā līmenī, cik viņas tev vajadzēs, bet šobrīd tas viss ir no sabiedrības uzspiests. Nu, tālāk cilvēkam parādās arī perspektīva. Viņš redz, ka jā, patiešām, es esmu zaudējis darbu, tieši tāpat kā arī es šobrīd vairāk kā gadu, es neesmu algotā darbā, un es sāku meklēt šo te dzīves jēgu, kas ir dzīves jēga, un tieši tāpēc, kad, kā es teicu, man ir ļoti plašas zināšanas iegūtas jau augstskolā, kuras es nevarēju pielietot, un tad es sāku domāt, vai tad patiešām man vēl joprojām ir jāmeklē kāds darbs, kas ir, nu, teiksim, kā varētu pateikt, strādnieka darbs. Ja es varu darīt intelektuālu darbu, tad nodot savas zināšanas, jo, ja tas mani ir saistījis. Un līdz ar to cilvēkam, ja viņš vairāk attīstās šajā otrajā kvadrantā, viņam rodas pašpārliecinātība par sevi un ticība saviem spēkiem. Un tad arī rodās šī te sajūta miera sajūta. Tev nav šis te skriešana, bailes no visa, jo cilvēkus tura bailēs no apkuras rēķinu pacelšanās, tura bailēs no tā, ka daudziem ir kredīti, ka viņus atlaidīs no darba, ka viņi nespēs samaksāt kredītus un tā tālāk. Un cilvēks tiek iepīts šajā vāveres ritemī. Un tad, redziet, tagad var teikt tā, protams,
lasīt tādas lekcijas jau ir ļoti vienkārši, un to saka arī mani grupas biedri, kad viņi sāk sevi realizēt šajā te projektā Dzīves mākslas skola, un lai mēs iet uz sadarbību, es visu laiku cilvēkiem tieši tāpēc arī lieku izsūtīt ielūgums, lieku aicināt uz mūsu komandu, uz mūsu tātad šo te kopu, kur mēs mācamies, kā mums pareizi realizēties šajā dzīvē, lai tas nebūtu tikai kaut kāds pantiņš un lai mēs sevi nepazaudētu. Un cilvēks saka, es gribu, bet es nevaru. Cilvēki no manis bēg, cilvēki nepievienojas, viņi nenāk uz konferencēm. Un tad, tieši tāpēc es tagad šo te skolu tev vadīju, lai tu sarakstītu, kur tava dzīve iet un kurā statusā tu esi. Jo tie, kas pievienojās manam projektam, viņi parasti strādā kaut kur. Viņi nav tā kā es, kad man tātad visa dzīve ir pakārtota tam, kad es gatavoju šīs skolas, man dzīve viss ir pakārtota manai mājas dzīvei, ja, man nav šī te algotā darba, bet tas nenozīmē, ka es netiecos uz to, cik es kā sieviete varu kaut kur papildus piepelnīt, bet tas jau ir cits stāsts. Un tāpēc jau tev ir jāsaprot, kurās šajā dzīves scenārijā tu esi un kā mēs varēsim izmainīt šo tavu dzīvi kopā. Un pie tā mēs strādāsim, un par to mēs runāsim citā skolā. Kā pastiprināt un nostiprināt savu darbību, kā tu nonāksi pie tā sava, lai tu atrastu, jo naudu tu vari pelnīt dažādās vietās, bet tev ir jāatrod sava sūtība, tātad sava misija. Katram no mums ir dots dabas, dots talants. Vienam ir talants kādu mācīt, vienam ir talants būt pavāram, vienam ir talants varbūt būt mediķim, un tā var nosaukt šeit ļoti, ļoti daudz talantus, kas cilvēkam ir ielikti, bet šos talantus cilvēks ir pazaudējis tikai tāpēc, kad nav pareizi sevi realizējis, gadiem ejot cauri. Un pie šīs realizācijas mēs strādāsim un tātad sākot kopā šī te video semināra galveno mērķi. Galveno mērķi ar šo semināru es gribēju uzstādīt kā sekojošu, ka tu apsēdīsies, apstāsies no tā vāveres riteņa un sarakstīsi visu savu dienas ritmu, ko tu dari pa dienu, un pēc tam izdalīsi, vai tad tie ir pirmā kvadranta darbi, kuri paņem tavu laiku, jo tev ir svarīgi apzināties, kur paliek tavs laiks, jo tad, kad tu no šīs pasaules aiziesi, un tas ar mums no katru būs, kur tu būsi nonācis, vai tu būsi pie šī pirmā kvadranta, vai tu būsi jau tiecies uz otro kvadrantu, un tā tad devis ļoti lielu labumu sabiedrībai, apkārtējiem, pirmkārt jau arī sev, savai ģimenei, saviem bērniem, jo visu, ko tu vari nodot, tas ir tikai caur savu piemēru. Tas nav tā kā bieži saka, kā Kiesaki savā grāmatā Bagātais tētis un nabagais tētis saka, ja, kad vecāki bieži saka mācīs, un tad tu dabūsi labu atalgotu darbu, bet paši rāda piemēru, kad viņi cīnās ar ļoti smagu nabadzību. Ja? Un tātad izrakstot šo savu dzīves plānu, tu redzēsi, kurš no kvadrantiem tev šobrīd aizņem laiku. Pirmais kvadrants ir tas, kur tev viss ir steidzīgi, viss ir svarīgi, un tu nemitīgi skrien, un mājās ierodies ļoti, ļoti vēlu, un ģimene tevi redz kā meteorītu. Un tas, ka tu varbūt pa svētdienām aizēji uz baznīcu, tas, diemžēl, tāpēc tur bija tas mazais punktiņš, ko redzēji, ja, ka tu kaut nedaudz tiecies uz to, ka faktiski tu vari realizēt sevi tikai garīgi attīstoties, kur paliek tavs laiks. Trešajā kvadrantā tieši tāpat paskaties, cik daudz laika aizņem tava dzīve, un ceturtais kvadrants, jo, kā tu redzēji, ja tu tieksies un nonāks otrajā kvadrantā, tad trešais un ceturtais kvadrants vispār tev nebūs, jo tu spēsi sevi realizēt kā personība, jebkurā darbā tev pienāks naudas resursi pat no tev neiedomājamām pusēm. Tas nav tā, ka tev ir obligāti jāiet darbā, es pat vairākus tu gribu šeit vērst uzmanību uz sievietēm. Bieži ir tā, ka sievietes ir kā darba zirgi vai kā biznesa zirgi, tai pašā laikā vīrietis ir izkrits no darba tirgus, jo viņš ģimene ir samainījusies ar lomām. Par to mēs runāsim tad, kad mēs runāsim par vīrieti un sievieti un par ģimeni.
Ja? Tas ir tavs pirmais uzdevums. Pēc tam skatīsimies tālāk nākamajās skolās. Es vairāk tātad saku šeit saviem sadarbības partneriem, kā mēs plānosim laiku. Šī laika plānošana arī būs nedaudz savādāk, kā to māca standarta menedžmentā, jo man ir ļoti svarīgi, lai tu maksimāli pēc cik iespējas ātrāk tu to vari izdarīt, nonāktu 2. kvadrantā. Tas priekš manis ir ļoti, ļoti svarīgi, un es būšu gandarīta, ja tu nonāks šajā kvadrantā kopā ar mani. Jo zini, ka tev ir vajadzīgs cilvēks, no kā ņemt paraugu. Un cilvēkam ir jāzina, uz kurieni viņš iet. Tikai tāds cilvēks tevi var kaut kur vest. Ja cilvēks tev lasa tikai tīri teorētiskas lietas un tev nevar parādīt praktiski ar savu piemēru, kā tas notiek, tad, diemžēl, šīs teorētiskās lietas tu nezināsi, kā realizēt. Bet mūsu projekts ir vērsts uz to, kad visu, ko es mācu, arī es pati praktizēju, kā sanāk, tā sanāk. Bet vietas ir jāpraktizē, un tieši tāpēc mūsu projekts ir ļoti, ļoti tieši vietā priekš tā, lai mēs kļūtu par cilvēkiem. Cilvēkiem tā vārda tiešajā nozīmē. Uz tikšanos, uz sadarbību, atā, seko man līdzi, un ar tevi kopā bija Ingūna Petersone. Atā, tā!